piesnis ziemas rīts, pamalē austoši saule ienes gaismu, kādā Norvēģi ciema mazākajā mājiņā, un tur sarunājās 2 bērni. Līziņa pirms gada vēl bija apaļa sārtvaidzīta, bet tagad bija bāla, vāja un ar lielām acīm. Miķelis bija tāds pats, tēvs un māte arī. Tas bija grūto laiku dēļ, tēvam nebija darba grūto laiku dēļ, mamma bija slima un bērniem nebija ko ēst. Līziņ, mums šodien būs jāiet ubagot, māmiņa slima, tētis aizbrauc ar darbu meklēt, mājās būs tikai vēlu vakarā. Kad man būtu kaut kas, ar ko samaksāt par maizīti, vai arī iemainīt pret to. Bet viss, kas man pieder, ir salauzts koka zirdziņš un bilžu grāmata, kurā tu Līziņ esi sazīmējis visādas neizskaidrojamas figūras. Bet tajā vēl ir auklas gabaliņš, gliemežvāks un tās 2 skaistās zaļās podziņas. Bet ar to taču nevar samaksāt par maizīti. Ja vecmāmiņa būtu te, tad uzprasītu padomu viņai. Viņa vienmēr zināja labus stāstus par groziem, kas nekad nekļuva tukši, un kad manā lija no debesīm. Un par Jēzu. Ai, jā, Jēzus, kā es ātrāk neiedomājos, viņš taču varēja radīt maizi gan ne no kā, un nekad neprasīja par to naudu. Jā, bet kā mēs viņu atradīsim? Kurš pasteidzies labāk? Es pa ceļām tev pastāstīšu. Bet, Miķeli, kāpēc tu ņēmi arī līdzi maizīti, vai no maizītes var dabūt kādu mazu gabaliņu? Nē, tas ir Jēzus, un viņš jau nav tāds parasts vīrs. Viņš varēja mazam maizes gabalam likt kļūt daudzkārt lielākam. Padomā kāds burvis, nu tad iesim un meklēsim Jēzu. Bērni ņēma viens otru pie rokas un devās pretī jauniem un svešiem ciemiem visur, kur tie nonāca, viņi vaicāja pēc Jēzus. Visas manas likstas vēras aizburcāts, lai kāds snieg pārslās tās vieglas aizlīdot, un šo pasauli kā dziesmā apmīdot. Labais burvītu par mani. Svensena kundze bija palikusi vecāka un viņa sliktāk dzirdēja un redzēja, kad kāds atnāca un kad kāds runāja, viņa pielika ausi klāt pie runātāja sejas. Labdien, Svensenas kundze, vai jūs nezināt, kur mums iet, kur dzīvo Jēzus? Ko tu teici? Miežus? Vai tev nauda ir? Nevis miežus, bet Jēzu. Ahā, medus. Nē, diemžēl mums tā nav. Mēs viņu atradīsim. Sakiet, vai jūs nezināt, kur dzīvo Jēzus? Kāds Jēzus? Es neko nezinu. Sakiet, vai jūs nezināt, kur dzīvo Jēzus? Nē, man nav laika. Sakiet, vai jūs nezināt, kur dzīvo Jēzus? Tā jūs viņu neatradīsiet. Svētdien ejiet uz baznīcu, tur viņš noteikti būs šodien, taču vēl tikai ir piektdiena. Sakiet, vai jūs nezināt, kur dzīvo Jēzus? Es zinu, ka tāds senos laikos dzīvojis. Viņš laikam bijis Dieva dēls un darījis visādus brīnumus. Jā, tas ir viņš. Vai jūs nezināt, kur viņš dzīvo? Kur viņš dzīvo? Vai tad viņš vēl tagad arī dzīvos?
Mēs viņu nekad neatradīsim. Es gribu mājās pie māmas. Nāc, iesim atpakaļ. Bērni gāja aizvien lēnāk un lēnāk. Šaubas sāka arī pārņemt lēnām Miķeli. Redzi, Līziņ, to skaisto saimniecību. Ja viņš tur arī nebūs, tad apēdīsim mūsu mājas gabaliņu un iesim mājās. Man nav drosmes iet garām tiem bērniem uz ceļu. Viņi izskatās bezskaunīgi. Neuztraucies, man jau pašam arī bail. Skatieties, re, kur sēž tie muļķi. Viņš staigā apkārt ar maizi un vaicā pēc Jēzu. Vai jūs esat dzirdējuši kaut kādas tādas muļķības? Bet, sapūtīsim viņiem pīlītes. Vai jūs zināt to veco vīru, kurš dzīvo tur tajā saimniecībā? Viņš staigā apkārt ar bībeli rokās un studē. Jēzus pateiks viņam, tad redzēs, ko viņi darīs. Vai tie esat jūs, kas vaicā pēc Jēzus? Es jums varu pateikt, viņš dzīvo tur tajā baltajā saimniecībā. Jūs droši arī iet pēc viņu un vaicāt pēc viņiem. Paļāvības pilni bērni devās augšu uz kalnu. Viņi domāja vienīgi par to, ka visbeidzot meklētāji ir atraduši un visam ir jābūt labi. Visas manas likstas vēras aizburcāts, lai kā snieg pārslastās vieglas aizlīdot. Sveiki, vai jūs esat Jēzus? Nē, kāpēc tu tā domā? Bērni tur lejā tā teica. Un vienā no viņiem bija melni mati? Jā. Un viens tāds pagarš? Un viens tāds dūšīgs un parasts. Un šie bērni teica, ka es esmu Jēzus? Un vai tā nav taisnība? Jā, bērni, viņš ir šeit, paldies un slava, viņš dzīvo vecā Pētera Stūrensona grēcīgajā sirdī. Vai tā ir taisnība, ka viņš var svētīt maizi? Viņš var svētīt visu tavu dzīvi, zēni, viņš var radīt maizi no akmeņiem, bet kāpēc tu jautā? Šis maizes gabals ir viss, kas mums ir palicis. Un mēs gribējām, lai viņš svētī šo maizi, lai viņai būtu vesels gabals. Mīļie bērni, es varu palīdzēt visiem cilvēkiem, arī jums. Cilvēkiem nav jāveic gari ceļi, kā jums šodien ir tikai jāsliek rokas lūkšanā un jāsaka mīļais Jēzu. Tad viņš ir klāt un ir gatavs palīdzēt. Nākat un pie galda. Visas manas likstas vēras aizburcāts, lai kā snieg pārslastās vieglas aizlīdot. Un šo pasauli kā dziesmā apmīnot. Labais burvītu par mani Paviesies spēlēt, tagad mana kārta lūrēt. Nekā, es esmu šefs, tāpēc es lūrēšu, cik ilgi vien vēlos. Burvītu par mani šonaktu. Viņi klāja galdu. Tikai nenoskumstī, kā tu lūdz. Lai mums kartupeļu kečups. Un lai tevi gaida visās mājās. Iešķiņi iekšā. Vai tad šitādiem salāšņiem nevajadzētu pietikt ar augstu zupu? Labais burvi lūdzu neaiziet tik ātri. Tavam brīnumam mēs ticam, tavam brīnumam. Kad mierā stāv. Viņš nāk palīg.
Nāciet bērni palīgos, iejūksim zirgus, tā, te būs kartupeļu maizes, te būs grods ar visādām paciņām un turziņām, un tad te vēl kūku un vēl maizi un tā. Jēzus sveitie jūsu maizīti, kaut gan tas notika pavisam citādāk, nekā jūs domājāt. Neaizmirsiet viņam pateikties. Līziņ, kāds mammai un tētim būs lielas acis? Jā, un kā viņi priecāsies, ka mums vairs nebūs jāiet gulēt tukšiem vēderiem? Trīs bērni stāvēja alejā un skatījās, kamēr ratu rīboņa izgaisa tālumā. Tas bija dīvaini. Un šķiet, viņi tomēr saņēma svētību savai maizei. Un man arī vajadzētu uzzināt kaut ko vairāk par Jēzu. Labais